Un jāsaka, teātra līniju vai teātra studijus mēs arī esam gatavi turpināt ar nākamo stāstu, veidojot sarunu par to, kā teātrim veidot attiecības ar pilsētu laikā, kad tas konvencionālais formāts ir kļuvis neiespējams, tas ir nereāls. Citiem vārdiem, pilsēta pati ir kā stāsts un pilsēta ir skatuve un ko darīt teātrim. To mums ir gatava atklāt Gundega Laiviņa. Viņa ir Urbānās Vietrades studentu prata institūtā, tostarp arī bijusī starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus vadītāja. Ko darīt teātrim? Labdien! Jūs man dzirdat? Dzirdam. Tad es aizietu. Man pazuda runātāja piezīmes, tāpēc es mazliet lasīšu. Es atvainojos par to, ja nav visu laiku tieši šāds kontakts ar jums, bet labrīt, sveicienu no Ņujorkas, kur es šobrīd atrodos. Un es gribu sākt ar šo bildi, kas, manuprāt, atgādina zvaigžņotās debesis mazliet, bet patiesībā tā ir mūsu Rīga no augšas. Un gribu sākt ar kādu stāstu par Austrālijas aborigēniem. Austrālijas aborigēni tic, ka pēc pasaules radīšanas emu gars vai jāme pameta zemi un apmetās tumšajā telpā starp piena ceļa zvaigznēm, saglabājot ciešu saikni ar paša radīto pasauli, Austrālijas ļaudīm un ainavu. Kad mēs, eiropieši, raugāmies nakts debesīs, mēs redzam zvaigznes. Aborigēni savukārt redz arī telpu starp zvaigznēm, jo tajā mīt emu gars. Domājot par māksliniekiem, es domāju par viņiem kā par aborigēniem, kā par cilvēkiem, kuri spēj saskatīt telpu starp redzamo, starp zināmo, starp pazīstamo, sajust pasauli visā tās sarežģītībā, saklausīt stāstus un balsis, kas slēpjas aiz dominējošā naratīva. Droši vien paši mākslinieki izjūt vēlmi daudz vairāk strādāt ar šīm teritorijām, un tāpēc arī aizvien biežāk tie dodas prom no teātra, lai kļūtu par acīm, ķermeņiem, arhīvu, piezīmju grāmatu, caur kuru pilsēta sāk apzināties pati sevi. Un sākšu es ar kādu stāstu, kas jau ir kļuvis par laikmatīgās mākslas kanonu, un tas ir stāsts no Ņujorkas, no 70. gadu beigu Ņujorkas, kad tā bija netīra un noskratusi pilsēta ar vāju funkcionējošu pilsētas uzturēšanas, atkritumu savākšanas sistēmu. Un viena no marginalizētākajām sabiedrības grupām bija cilvēki, kur strādāja pilsētas sanitārijā departamentā, ja bija ikdienas valodā runājot atkritumu savācēji. Tomēr tikai pateicoties viņiem šī pilsēta vispār varēja funkcionēt un nebija noslīgusi atkritumos, ko radīja miljoni tās iedzīvotāju. Lai mainītu attieksmi pret šiem cilvēkiem, amerikāņu mākslinieca Merle Lederman Ukelesa iestudēja vienu no visu laiku ambiciozākajām un tajā pat laikā intīmākajām izrādēm pilsētas vēsturē. Veselu gadu 1979. 1980. gadā viņi veltīja tam, lai apstaigātu visas šī te departamenta struktūras un personīgi paspiestu roku katram no 8500 tās darbiniekiem, pasakot viņiem paldies par to, ka viņi uztur šo pilsētu tīru. Tad, kad šis mākslas darbs kļuva publisks un nonāca pie skatītājiem, liek teikt, ka tas mainīja cilvēku attieksmi pret cilvēkiem, kuri rūpējas un tīra mūsu pilsētas pa naktīm. Mēs viņus neredzam, bet pateicoties viņiem mūsu pilsētas ir dzīvojamas un dzīvei draudzīgas. Un nākamais stāsts ir radies pirms 5 gadiem kādā citā pilsētā, Ēģiptes galvaspilsētā Kairā. Un šeit mēs varam runāt par to, ka pilsēta ir kļuvusi par šīs gleznas vai šī mākslas darba audeklu un arī iedvesmas avotu. Tā autors ir tunisiešu mākslinieks El Sīts, un viņš kopā ar saviem kolēģiem Kairā radīja šo iespaidīgo grafiti, sauktu arī par kaligrafiti, kas bija veltīts koptu kristiešu kopienai, kas dzīvo Mokatam kalnu pakājē Kairas nomalē, un atkal jau rūpējas par pilsētas atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Pateicoties viņiem, milzīgā Kaira ir viena no vistīrākajām Ziemeļāfrikas pilsētām, jo šī kopiena 16 kategorijās sašķiro un pārstrādā vairāk nekā 80% atkritumu, un šeit jāpiebilst, ka Eiropā mēs vidēji pārstrādājam tikai 25% atkritumu. Tomēr savas reliģiskās pārliecības un nodarbošanās dēļ koptu kristieši tiek uzskatīti par zemākās šķiras ļaudīm.
un ir izstumti no dominējošās, vadošās sabiedrības. Pilsētā, kurā grafiti ir aizliegts kopš nesenās arābu revolūcijas, tunisiešu mākslinieks El-Sīds radīja šo darbu uz 50 namu sienu fragmentiem. Tādējādi, ja jūs staigājat pa šaurajām rajonu ieliņām, jūs redzējāt, izskatījās, ka kāda siena tiek pārkrāsota vai mazliet uzlabota vai pielabota, bet nevienam neradās ne mazākā nojausma, ka tiek radīts šāds te mākslas darbs, ko kopā kā vienotu darbu var ieraudzīt tikai no viena punkta, uzkāpjot Mokatam kalna galā. Un tad mēs ieraugam šo darbu un ieraugam tajā iešifrēto tekstu, kas ir svētā Atanāzija 3. gadsimtā teiktais teiciens, lai spētu saskatīt saules gaismu, vispirms ir jāizberzē acis. Vai ir iespējams iestudēt pilsētu, vai ir iespējams uzlikt pilsētu uz skatuves? Izrādās, ka ir iespējams. Jau vairāk nekā 10 gadu vāciešu kompānija Teātra apvienība Rimini protokolu ceļo pa visdažādākajām pasaules pilsētām, sākot ar Indiju un Ķīnu un beidzot ar Ameriku, un ir apceļojuši gandrīz visas Eiropas pilsētas, kurās viņi atrod un uzaicina 100 pilsētas iedzīvotājus veidot kopā izrādi 100% pilsētu. Un šī bilde ir no izrādes 100% Rīga, ko mēs iestudējām 2014. gadā, un kurā piedalījās 100 cilvēki, kuri pārstāv visas lielākās pilsētas statistikas grupas, jeb kabatas, dzimumu, tautību, vecumu, mājsaimniecības veidu, rajonu, kas būtiski uz šīs skatuves vienā laikā satikās cilvēki, kuri visticamāk nekad citkārt dzīvē nesatiktos un nedalītos savā viedoklī. 100 ļoti dažādi ķermeņi, ļoti dažādas balsis, ļoti dažādi viedokļi vienkopus. Nu jau no mums aizgājusī kritiķa Silvija Radzoba pēc tam šo projektu nosauc par vienu no veiksmīgākajiem integrācijas piemēriem jauno laiku Latvijā. Un šeit vēl daži stāsti no festivāla Homo Novus, ar kuru es esmu strādājis vairāk nekā 15 gadus, un kurš ar lielu interesi, ar lielu azartu ir strādājis ar pilsētu, gan kā ar skatuvi, gan kā ar stāstu, nebeidzamu stāstu avotu. Vai tā būtu izrāde, ko mēs veidojām Spilgas mazdārziņos kopā ar Spilgas dārzniekiem, lai izstāstītu visai Rīgai stāstu par to, kā Rīgas osta, īstenojot savus attīstības un paplašināšanās plānus, vienas nakts laikā nošķūrēja vairākus 10 dārzu, mājiņas, rožu krūmus, ābeles, atņemot šo te nodarbošanos daudziem 10 rīdzinieku, atņemot viņu dzīvēm ļoti būtisku sastāvdaļu. Vai tā būtu izrāde, es ļoti gribētu atgriezties mājās Ķīpseles kopmītnēs, ikdienas gaismu izrāde, ko kopā veidoja vairāk 10 Ķīpseles kopmītnes studenti, un iespējams, ka pateicoties šai izrādei, šai gaismas instalācijai, daudziem no viņiem kopmītnes kļuva par mājām, un patiesībā pateicoties šai izrādei, daudz no viņiem vispār satikās viens ar otru un iepazinās viens ar otru. Vai tā būtu izrāde nakts gājiens ar tīņiem, ko mēs veidojām Zolitūdē kopā ar 7 jauniešiem no Zolitūdas, ļaujot viņiem uz vienu nakti kļūt par pilsētas veidotājiem, par pilsētas autoriem un būt tiem, kuri nosaka pieaugušo gaitas un to, kā pieaugušie redz pilsētu, ļaujot mums ieraudzīt pilsētu no pavisam citas jaunas perspektīvas. Šī izrāde liek mums domāt par to, cik maz bērnu un jaunieši tiek iesaistīti pilsētas veidošanas procesā. Mēs neļaujam viņiem kļūt par autoriem, radot pilsētu un vidi viņu vietā. Vai tā būtu izrāde Boļševičkā, bijušajā rūpnīcā Sarkandaugavā, kurā mēs sapulcējāmies mākslinieku radītā, imaginārā, sirreālā, sapnim līdzīgā ainavā, kas mūs aicināja domāt par to, cik ārkārtīgi liels neizmantots potenciāls mīt ikvienā pilsētā, un aicināja mūs apzināties, ka mēs no pasīviem vērotājiem, kuru vietā visu izdara mākslinieks, varam arī kļūt par mākslas darba līdzautoriem. Un noslēgumā stāsts no Ģentes jau no pandēmijas laika, no šī gada rudens. Šis ir mākslinieks Benjamins Verdonks, kurš ir strādājis visu savu mūžu teātrī, bet tad, kad teātris aizslēdza, viņš saprata, ka pēdējais, ko viņš vēlās, ir sēdēt 4 sienās un gaidīt, kad teātris atkal atvērs. Tādēļ viņš
izgatavoja pats mazu miniatūru teātrīti, teātra modeli, ko viņš varēja uzlikt uz sava velosipēda bagažnieka, un sāka ar šo teātru braukāt pa pilsētu, spēlējot izrādes visdažādākajiem skatītājiem, arī tiem, kuri iespējams nekad dzīvē nav iepriekš bijuši teātrī. Viņš brauc uz bērndārziem un caur logu rādīja izrādes bērniem, viņš brauc uz slimnīcām un caur logu rādīja izrādes to palātu iemītniekiem. Viņš spēlēja uz ielas cilvēkiem, kuri pavisam nesen ir ieradušies un apmetušies uz dzīvi Gentē. Viņš noīrēja arī pacēlāju, lai tiktu pie bērniem, pie ģimenēm, pie veciem cilvēkiem, kur bija ieslēgti savos dzīvokļos 2., 3. un 5. stāvā. Ar šo savu stāstu es gribu teikt, ka pilsēta, manuprāt, nav nofiksēta un pabeigta vide, kurā mēs pārvietojamies, bet drīzāk līdzeklis vai mēdījis, kur kaut kas kļūst iespējams. Citiem vārdiem sakot, telpa, ko mēs radām, kas strukturē mūsu dzīves laiku, ko tajā pavadām. Savā ziņā pilsēta ir skatuve lugai ar nosaukumu Mana dzīve. Un būtiskākais, ko izdara izrādes veidošana pilsētā, tā veicina aktīvu urbānās telpas kopradīšanu un pārveidošanu. Šobrīd, laikā, kad neskaitāmas pilsētas tiek noslēgtas gan individuālām, gan demokrātijas izpausmēm, šāds teātris un māksla kļūst par politisku praksi tās visdziļākajā būtībā. Kā teicis pilsētu pētnieks Dēvids Hārvijs, tiesības uz pilsētu ir kaut kas daudz lielāks par individuālo brīvību, piekļūt pilsētas resursiem. Tas ir tiesības mainīties pašiem, mainot pilsētu. Vēl vairāk, tās ir kopīgas, ne tik daudz individuālas tiesības. Es vēlos apgalvot, ka brīvība veidot un pārveidot mūsu pilsētas un mūsu pašus ir viena no visvērtīgākajām, tomēr visnenovērtētākajām cilvēktiesībām. Paldies! Paldies, Gundeg, par jūsu stāstu. Jāsaka, te daudzi mūsu skatītāji saka, ka ir uz daudz ko palūkojušies savādāk, un paldies arī par jūsu iespēju, kādā veidā jūs pasauli padarāt krāsaināku, labāku un cilvēcīgāku. Bet jautājums ir, vai jūs saredzat, ka, piemēram, arī pilsētas tepat Latvijā var pārtapt par kaut ko citu scenogrāfiski, jo citādi mums vienmēr ir tikai liela piemēra, es nezinu, tur Kopenhāgenā šādi vai Parīzē vēl kaut kur. Vai jūs, Gundeg, saredzat, ka arī, piemēram, ar tā pati mīļā Rīga, ja visapkārt Smilšu kalnu pati Rīga ūdenī, var pārtapt par kaut ko savādāk, nekā vienkārši kļūt ar vien urbānāka, labāk apdzīvojama, es nezinu, industriālāka vai jebkā savādāk? Es domāju, ka Rīga ir miljons pilsētas, tieši tik daudz pilsētas, cik tajās ir iedzīvotāji, un kā mēs katrs to redzam un kā mēs katrs to pašu veidojam. Un Rīgā ir ārkārtīgi daudz brīvas telpas, kas kaut kādu iemeslu dēļ ir varbūt pamestas novārtā vai mazāk ievērotas gan no cilvēku, gan no pilsētas veidotāju puses, gan no pašu iedzīvotāju puses. Es domāju, ka Rīgā ir ārkārtīgi liels potenciāls, un ne tikai Rīgā, jebkurā pilsētā. Tajā brīdī, kad mēs apzināsimies, ka mēs visi esam aktīvi pilsētas līdzradītāji, es domāju, ka tas mainīsies. Vēl viens jautājums, kā māksliniekam pārkāpt sev pāri, lai aktīvāk iesaistītu sabiedrību? Kā sabiedrības kultūras patēriņu var palielināt no šiem, nieka 5%? Es nedomāju, pirmkārt, ka 5% ir nieka. Un otrkārt, es domāju, jo godīgāks, jo drosmīgāks mākslinieks un jo vairāk mākslinieks ir gatavs stāties tiešām personīgā sarunā, intīmā sarunā ar skatītājiem, klausītājiem, lasītājiem, jo lielāka būs cilvēka interese piedalīties šajā sarunā. Paldies! Tā bija Gundega Laiviņa no okeāna otras puses ar mudinājumu atgriezies atpakaļ. Mums tevi vajag šeit.